Tad nav labi, tad mēs nedrīkstam vai viņš visi nāk? Būs nākamā diena. Te visi garantīs rītdien. Labi draugās. Mēs domājam, ka mēs to varētu. Tas būtu vienkārši mūsu. Mēs tagad prātojam visu ceļu, ko mums varētu prasīt. Jā. Ko varētu prasīt? Nezinu, mēs domājam, ka kāds jautājums uzdos. Līdzīgi kā jūs noteikti domājam tā. Tev redzēs. Vai zināt iepriekšējā rekordu? 43 stundas un kaut kā 9 minūtes. 58. Vai vispār esat tik ilgi negulējuši? Oi, nezinu, ilgi. Kāds 30 stundas kaut kur tā pagaidām. Gan jau vairāk. Nevaru uzrēķināt. Gan jau būs labi. Nu jā. Rekords noteikti nebiedē un aizmīt arī nebaidāmies, bet ikdienā mēs runājam vidēji bieži. Mēs neesam tādas super pļāpes, kas 24 stundas zvana vienu otru un runājās visu laiku. Mēs ikdienā diezgan daudz pavadām kopā, tā kā mēs kopā mācāmies. Mēs kopā braucam uz skolu, kas ir pusotru stundu ceļā katru rītu. Tad mēs parunājamies par visu kaut ko. Skolā visu laiku un brīvdienās nāk sazvanīties un apspriest visādas interesantas tēmas, lietas saistītas ar skolu, nav saistītas ar skolu, labi fakultāti, saucam tā, nevis skolu, ir augstākā. Mums pie tēmām pirmā ir minēta veterināra medicīna kā dzīvesveids, jo principā tā ir tā lieta, kur mēs, man liekas, varam runāt arī diennakti par vienu pašu. Vienu pašu un plānot un mums ir kopīgi dzīves plāna attiecībā uz veterināru medicīnu. Un laikam pagaidām ir, redzēs, kā būs dzīvē. Un Māri izdomāja. Sūdzēs par to, ka viņa nav ar ko iet. Un es teicu, ok, ejam, vienkārši tāds actions, interesanti kaut ko padarīt. Teicu, ka tev 2 meklē 10 rakstu cilvēks, kur iet piedalīsies. Labi, ejam. Ne, viņa tāda, es būtu tas trakais cilvēks. Es tā, nu jā, es arī. Nu labi, tad mēs ejam. Kurs biedri novērtē, ka mēs esam traks, jā. Nu, labi, ejiet. Tā. Negulēts ir ļoti daudz skolas laikā. Tiešām daudz. Īpaši tad, kad anatomija jāmācās. Jā. Man tikai anatomija. Katram eksāmenam diezgan prasīgi iestādi tomēr medicīnas saistīta. Būs labi. Es baidos par tām 10 sekundēm, kuras nedrīkst runāt. Jo tas ir diezgan nedabiski tajā brīdī vienkārši tā, nu, kamēr tu pārdomā kaut ko vai kā. Nu, vienmēr jau nerunā tā, kad visu laiku non-stopā runā. Tās 10 sekundes, man liekas, tā ir tāda. Gribās jau nerunāt tikai muļķības, bet kaut ko gudru arī. Sāk padomāt, pirms kaut ko saki. Tā domāšana. Es nezinu, kā būs pēc 44 stundām ar to domāšanu, laikam tas grūti, bet nu, nebūs vairs tādā līmenī. Kur ir par ko parunāt. Nolēmām uzstādīt rekordu, nu pavisam tā ne jau spontāni. Mēs vienkārši redzējām televizoru reklāmu, un tad sēdējām ar draugu internetā un ieraudzījām reklāmu, aizpildījām anketi. Un tad ielīdām, nu, interesanti vienkārši, kas tas vispār ir Guinnessa rekords uzstādīt sarunā. Nebijām domājuši, ka tas bija tā. Domās, tad izlasījām šito te, tad izlasījām anketu, un nevis anketu, bet šito te saturu visu tam, un vienkārši aizpildījām. Joka pēc aizpildījām, visu un aizmirsām vispār par to, ka esam ar kaut ko aizpildīt. Nevis aizmirsām, bet nebijām domājuši. Nu, kā piezvanīs. Tāpēc pēkšņi piezvanīja no Tele2, aicināja uz šito te uz pārunu, uz interviju, vai domāju, ka spēsim pārsniegt to, jo gulēšanas ziņā tas ir droši, tāpēc, ka ir negulēts daudz ilgāk, man 44 stundām.